ēd desas un ņem no citiem vīriešiem desas. Oh my god. Urģi jāšai pa pretinieku, nevis pa mani. Šis iekšā internetā. Čau. Ir ļoti saspiests grafiks. Mums ir kaut kādas 40 minūtes līdz spēlē pret Just Vibe, tāpēc ķeramies pie jūnija un jūlija. Kā mēs redzam, fonā iesildās mani puiši, mani boyfriend, mana komanda. Sāksim ar Lielupi, spēlēm pret Lielupi. Uzvarējām 2-0. Debijas spēle Danielam Saliņam, kurš iesita 2 uzvarošos vārdus un dabūja MVP. 3 punktu Ozolniekos. Laukums tas bija šim drausmīgs, bet okay, izdarījām savu darbu. Tad jau tajā pašā nedēļā, 6 dienas vēlāk, bijām Hanzas vidusskolas stadionā, kur spēlējām pret mūsu šodienas pretiniekiem Just Vibe. Uzvarējām 6-2. Pirms spēles pret Just Vibe ciemojāmies atkal pie mūsu draugiem Avota Ezītes Miglā. Bijām tāda viena liela ģimenīte pie viena galdiņa. Čau! Šodien būs ļoti laba diena! Viņam ir pilnīgi taisnība. Jā. Visi piekrīt. Mēs esam Avota Ezītī, skaistajā vasaras terasītē. Ezītes mums sagādāja augstu citronu ūdeni šajā saulainajā, vēlreiz pateikšu, karstajā dienā. Šodien mēs esam Rīgas Hanzas vidusskolas stadionā. Kāpēc tu neesi saģērbies? Traumēts. Emocionāli visticamāk. Kāpēc šodien tik karsts? Pasies kalendāru. Mana kalendāra grūti ir. Ar pulksteni. Ui, vēl grūtāk. Oh my god. Tā, cik šodien gol? Vispār vai man... Vai šajā bildē ir Tedis ar Tedi vai Tedis ar Tedi? Tedis ar Tedi. Nav pareizi, tur ir Tedis ar Tedi un ar Tedi. Tā ir tā pati bilde, ne? Tedis ar Tedi un ar Tedi. Nē, viens Tedis. Nepareizi. Nē, tur jāskatās pēc acis atspulga. Paļaus lūdzu pirks malā. Tikai Tedis. Nav gan. Bāc. Pazīst visus, ja? Jā. Kā man sauc? Uzmini, vai šajā bildē ir Tedis ar Tedi vai Tedis ar Tedi? Tedis ar Tedi. Kā tu zināji? Šajā bildē ir Tedis ar Tedi vai Tedis ar Tedi? Tedis ar Tedi. Nepareizi. Parātīģer. Tas staigājošs koronavīrus. Nu, bet nav sliktā nozīmē. Labi, es nezinu, kā tas ir labā nozīmē. Iesildīšanās atsauksmes. Pats Karsti. Nē, normāli. Tā kā parasti. Normāli. Iepriekšējā spēle atgriešanās no traumas. Jau bija 2. Jau bija 2? Un viņi dodas uz ģērbtuvēm. Tagad visi viens uz otru pliki skatīt. Wow! Es, ka būs bildīts Pirmā puslaika izskaņā rezultāts 4-1. Kāds noskaņojums? Nebija 4-1. 4-1? Nebija 4-1. Cik tad? 4-1. Kāds rezultatīvais sasniegums no tevis būs? Rezultatīvs. Cik goli, cik piespēles? Galvenais ir uzvar. Es esmu media trained. Es reāli nesaprotu, kāda jēga no manas tīdiņa neatbildes neko. Vienu rezultātīvu piespēli viņš iedos. Es nezinu par golu, bet vienu viņš iestīs. Vai iedos. Novēlējums vārdsargam uz otru puslaiku. Sausa! Jā, uzvarējām 6-2. Tad mēs vēl bijām pēc tās spēles uz Ezīti. Gitāra tūlīt saplīsī. Es iešu pie Rūlā. Yes! Jurģi, ja tu mazgātos... Ak, Dievs. Ak, nē, viņam ir silens roka. Man jums ir sliktas ziņas. Nē. Paldies Aleksam savu downkartu par MVP. Viņš uzsauc mums foršas vakariņas. Kāda sajūta šodien būt MVP beidzot? Ļoti forši būt MVP. Paldies Tomam, kas atdeva man pašu. Tur nevien nav. Bet es redzu. Paldies Tomam, kas atdeva man Ezīšu 10 eiro gift card. Mēģināšu dabūt MVP arī nākamajā spēlē. Ir jautājumi kādi? Nē, tev ir varbūt. Tā, mēs te ar draugiem atpūšam. Runā. Ņem kameru, pirksts notīri.
Aiziet! Šeit man būs jāapsēžas. Diemžēl Linda nebija uz šo spēli, bet šī bija episkākā spēle 4. līgas vēsturē. Varbūt ne. Spēlējām pret Fujikiem šeit mājās. Spēle bija reāli par pirmo vietu tabulā, un spēle bija vienkārši, šausmīgi dramatiska. Beigās rezultāts 3-2. Šeit būs daži klipiņi no goliem. Šeit būs pirmais gols. Šeit es atdodu Danielam vidū. Daniels vienā pieskārienā uz Mario. Mario valk bumbu, cik vien viņš var. Atdod atpakaļ Danielam. Daniels pirmajā pieskārienā uz Rīhardu. Un Rīhards pirmajā pieskārienā iešķi bumbu vārtos. Un šeit būs Rudolfa bangers. Teiksim, vodka Red Bull, kā mēs pagājušajā to saucām. Tas bija trešajā vārds. Redz, kur Alberts iesist kodu. Bet, jā, spēle beidzās 3-2. Bijām ļoti priecīgi, bijām ļoti forša diena. Un nākamā spēle arī bija pret Fujikiem. Šoreiz Ozolniekos zaudējām 1-2. Sāpīga spēle. Bijām vadībā līdz pat 17. minūtē, bet, diemžēl, sanāca izlaist 3 punktus. Visi cieņi Fujikiem, ka sarīkoja tādu mājas spēli. Tur bija dūmu sveices, tur bija fani, tur bija skaļa atmosfēra, viss kā vajag. Ļoti forša spēle bija, tā kā apsveic Fujiks un tiksimies finālā, cerams. Un tad 2 dienas vēlāk mums bija spēle pret Baku Rīga, kur idejiski neeksistēja, tikai tāpēc, ka mēs bišķiņi palaidāmies sociālos tīklos tādā ziņā, ka mēs vienkārši aizmirsām ielikt, bet mēs uzvarējām 3-0. Paldies vadītājiem, ka piesadza mani un koču. Mēs abi bijām savās darīšanās, tāpēc paldies vadītājiem, ka novadīja spēli un uzvarējām 3-0. Ļoti forši. Jā, šeit var apsies Robertu Vlogu, tāds sneak peek. Čau, Rudolf! Rudolf! Čau! Dobela. Ok, tā tad. Šī spēle bija ļoti tāda interesanta. Šodien mēs esam rubrikā Subaru. Pirmais jautājums, cik riteņi ir Subaru uz jumta? Ok, pareizi atbildi, jo ir žādi jautājums par kulināriju. Cik vajadzīgs olas, lai uztaisītu bezē cepumus? 16. Cik ir jābūt spalvām, lai tu, esi spalvaini? Pasaks, ka runā! Spīk! Upsik. Cik spalvām runā? Kur ir Subāra jautājumi? Bumbulīts. Cik spalvām jābūt uz Subāru, lai Subārs būtu pikaps? 100,083. Runā skaļāk! Kāpe vērdi! Aizveri! Kas uzvarēs pasaules kausā? Kāpēc tu man tā kaut fokus ir? Šodien mums būs unboxing. Kas ir Alekša Bartačokā? Garlaicīgi! Man nav nemazākais noies izdarīt. A, B, C, D. Pēdīši būs čempioni. Minam, ka šīs rezultāts ir 6-7. Man liekas, pats 16 gadēks ir spozēst. Viņš var 17. Uzliekam lūdzu Delfītu no Olām. Nebija gaidīts tāds rezultāts. Spēlējām pret Dobeli, viņiem vēl projām ir 0 punktu tabulā, tāpēc gājām uz šo spēli ar pārāk daudz pārliecību un gandrīz zaudējām. Izmēģinājām jaunu taktiku, kuru mēs uzreiz nomainījām apakaļ uz veco. Otrajā pusē, kā bija sākums 3-1, tad mēs ielaidām, tad mēs iestām, tad mēs ielaidām, tad mēs iestām. Spēle beidzās 5-4, ar tādu pārliecību vairs neesam spēlēt. Es tur viņi tā kā iesildās, skatoties, ka es arī spēlēju, man arī jāiesildās. Es ceru, ka to var dzirdēt. Tātad. Lecieni. Sapakaļ. Nākamajā dienā pēc Dobeles bijām Valmierā. Spēlējām basketbolu. Šoreiz es arī, diemžēl, vai par laimi. Bet iedomājieties, Tedijs prezidents, viņš brauc vienkārši šo komandu norakt. Diemžēl. Labrīt! Otrā diena! Pēc kārtas Subaru fan. Ar jums esmu es, Matīt, Aleks, the driver, Linda, the camera woman. Un ar jums ir aizmirst, kā viņam vārds bija. Mēs braucam uz Valmieru. Runā! Kur Valmierā? Tā kā ķeramies pie nopietnām lietām. Šodien mēs braucam uz Valmieru, lai Jurģis spēlētu basketbolu. Jā. Nē, es varu pateikt, ko tomēr. Bet iedomājieties, Tedijs prezidents, viņš brauc vienkārši šo komandu norakt. Komandai nebūtu maiņas, un tad viņi Labi, nevajag savu nostādīt labā pozīcijā. Man ir sliktas ziņas Valmierai. Es šodien spēlēšu basketbolu. Šādi izskatās skola. Es pielikšu jūs tuvāk. Vakar spēlēju futbolu, šodien spēlēju basketbolu. Anģa. Es esmu OG, viņi ir new gen. Un ļoti unexpected guests mums ir Aleks, kurš nav saistīts ar Tedīšu basketbolu absolūti nekādā veidā. Šautauts Aleksam, viņš mūs veda uz Valmieru. Kas tev asociēs ar Valmieru? Šis te futbola laukums, es salauzu roku. Arī cēsīs.
Kur vēl? Un arī Jelgavā. Ciemojāmies Valmieras Olimpiskajā centrā, Geto Games pasākums. Bet jā, spēlējām ļoti netipiskā sastāvā. Ar mani mērķis bija vienkārši tikt ārā no grupas, kas mums arī izdevās. Jā, tad finālā zaudējām. Bet bija ļoti forša diena, bija ļoti karsti. Pavadījām laiku ar basketbolistiem beidzot. Un, jā. Tedīši. Jā, šodien mums arī piedalās multifunkcionāla komanda Tedīši. Viņiem ir profesionāla futbola komanda. Kur tu arī spēlēji? Ja? Pasaka, vai tu vakar goli iesiti? Tas ir, ka mēs ar telefonu runājam, tā kā šis ir mans telefons. Telefons, jā. Ar telefoniem nesasinās parasti. Jūs redzat, kodienas komanda, tad nekošamies viņos, jo viņi nav tāds nesasinās. Tu biji priekšā kamerē. Labi, un runā! Aizsardzībā Žānis, Kārlis, Toms, Mohamed. Atcerieties, ka es teicu, ka mēs gājām pārāk lielu pārliecības dobeli. Mēs to izlabojām. Pa lielam pirms spēles vienkārši bija norādījums, ka ir jābūt daudz goliem no mūsu puses. Tas arī izdevās. Paldies Žekiem visiem, kas iesita. Apsveicam Aleksu savu hatriku beidzot. Bija spēles diena. Pirms spēles mēs čatojām grupšatā un es basically pateicu Aleksim, kad tu esi iesitis golu pēdējo reizi. Un viņš man aizvēra mutī godīgi. Ko viņš šobrīd dara? Man arī vajag iesildīt. Man nav ar ko izties. Un tad mēs redzam tos divus individus, kuri tur viņi riktīgi kaut ko tur. Mans mīļākais futbolists nāk. Es braucu šo spēli un es tāds, ok, labi, es paņemšu sev šortus un es paņemšu vēl vienu šortus. Ja nu gadījumā kāds aizmirst, guess what? Man ir divas dažādākas zeķis. Pa kreisi! Rīvaivos. Ko? Rīvaivos. Ziniet, mēs esam jaunieši, mēs spēlējam futbolu. Tas nozīmē, ka mums arī patīk video spēles. Tātad jaunieši plus futbols, video spēles. Un tāpēc mēs nolēmām aizbraukt pie mūsu, jau tagad draugiem, Hypeworld. Aizgājām uz viņu, teiksim, VIP telpu, kur uzspēlējām CSGO turnīru. Pēdējā treniņā, kad es biju, tu man pat to, ka es kompu spēlēju. Džeks ir atnācis uz pirmo Tedīšu treniņu savā dzīvē. Mēs viņu liksim testēt. Tu esi gatavs? Nē. Viņš nav gatavs. Ietiņš. Kas tu volejbolu atnāc spēlē vai ko? Koč, ko mēs darām šodien? Es šodien jūs tik ātri nokaitinu. Kāpēc vēl jūs darat savu brīvo laiku? Kāda vaina League of Legends? Oh, me, baby! Nu, tur skaties. Taisi celebration klasi bumbu? Jā, es domāju, es kaut ko labāk var izdarīt. Jā, bet jūs nelaižat tas siteņu, jūs neatsargāšu. Davai, lūdzu, 6-7. Nu, lūdzu. Šis ies internetā. Kāds rezultāts? Šodien Džeks zina, ko viņi dara bumbām. Personīgi man nav nejausmas. Šī ir pirmā un pēdējā reize, kad es šeit atrodos. Varbūt es atgriezīšos vēl uz kādu. Šis ir šos. Čau, slīdēju. Šodien mēs esam Hypeworldā. Es nezinu, ko es šeit daru. Rudolfs Lūdzu Smirnies. Man aiz muguras tas nepazīst. Kas vēl būs? Bet būs spēle šodien. Palielam mēs esam tajā dievu galdā, ko Emils pirms tam minēja, to ielikt to klipiņu. VIP, tie 12 kungi, kas sēž pie galda. Tā dieva galda. Zinām to visu to prikolu, jā. Mēs esam tie, kas ir tie VIP. Šis ir slikti. Mēs par brīnumu nezaudējam savu savu. Kur tu esi? Ģurģi, jāšai pa pretinieku, nevis pa mani. Pilnīgs banāns. Aizlīdz kaut ko. Es 6 kili un 7 nāves. Cik? Bomži. Es palikšu pie futbola. Rudolf, ja tu gribētu spēlēt CS ar saviem draugiem, kur tu ietu tādā vienā LAN partijā? Tu zini kādu vietu? LAN partija? Gan jau ka Hypeworld. Hypeworld. Ierakst internetā. Hypeworld. Ar dubultu vai. Tu domāji par šito? Nu jā. Meklējiet Instagramā un mājaslapā. Paldies par uzņemšanu un paldies vienkārši par labu, tā teikt, atmosfēru un noteikti atgriezīsimies vēlreiz. Uzspēlēsim varbūt kādu citu turnīru, tāpēc, ja jums vajag kādu vietu, kur spēlēt LAN kādu savu turnīru ar draugiem, noteikti iesaku, es tikko paksīju savu kāju, tā kā bišķi noteikti iesaku doties uz Hypeworld. Es domāju, pietiks runāt par futbolu pagaidām. Basketbolisti. Bijām atkal Getiņā, pavadījām foršu vakaru Grīziņkalnā, kā jau parasti. Kāpēc tu esi Latvijas krēklā, nevis Tedīši? Runā ar mani!
Runā ar mani! Izdari kaut ko! Pieliks pirkstu kamerai priekšā. Sīvs ar bumbu, Sīvs vēl projām ar bumbu, Sīvs iet līdz galam un Sīvs netrāp. Tedīša aizsardzībā. Labi strādā 0. numurs. Šī ir ļoti drausmīga spēle šobrīd. Puiši! Kā iemest formulu ir kaut Jā, kāda? redz, ka ja ir Pitagors, viņš tā kā krīt, un tad viņš nokrīt. Un tad ir super. Kā iemest? Aleks! Es atradu formulu! Runā! Nē! Ēd desas un ņem no citiem vīriešiem desas. Paldies Getņam par pasākumu. Ak, Dievs, vecumogrāvis, šausmas vecumogrāvis. Ja mēs atceramies pagājušo gadu, mēs bijām vecumogrāvī kādas 4 reizes, mēs neuzvarējām nevienu reizi, jo vecumogrāvis vienkārši bija tāds lāsts. Mums vienmēr traumas bija, trakas traumas. Šoreiz atbraucām ar tādu, cerību uzvarēt atkal. Spēlējam pat Kadagu pret, teiksim, norūdītiem vīriešiem. Uzvarējām 3-0. Spēle bija ļoti agresīva un ļoti rupja. Vēlos izteikt dažas lietas, kas vienkārši ir ļoti būtiskas. Pirmkārt, diemžēl viens no Kadagas spēlētājiem, kuram ir 16 gadi, satraumējās, izlocīja savu alkoni. Un pēc noteikumiem un arī pēc, vienkārši pēc loģikas, Kadagas komandai būtu jāizsauc ātrā palīdzība savam spēlētājiem, bet to darīju es. Ko es šo gribu pateikt, ir vienkārši sakojam līdz saviem spēlētājiem, rūpējamies viens par otru. Un, uzvarējām, Albertam arī saskrāpēja, viņam tur tīģers bija, redz, ka pildīt. Tīģers uz laukuma bija, tāpēc, jā. Šodienas spēle. Tātad, es domāju, skatieties, ka mums spēle sākās pēc 18 minūtēm. Vienkārši pateikšu savu predikšanu, un tad redzēsim pēc tam, vai tā bija vai ne. Nē, vispār, Robert! Nāc šurpa, viens vienīgais. Mans savs Roberts, Zaļkalns. Viens vienīgais. Pregame dziesma? Ok, labi, kāda ir tavu pregame dziesma šodien? Šāle. Šalla? Pansionātā. Strādāju pansionātā, esmu tāda kā auklīte. Kā tev šķiet, kāds būs rezultāts? 18. Vai mēs dosim viņiem vienu? Nē, 0. 18-0. 18-0. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Es saku 8-0. Wow! Šito vajag. Čau. Te Jurģis 2 dienas 4 dienas nākotnē? 4 dienas nākotnē. Ir vakars, skaists debesis, mēs trenējamies, nevis spēlējam par Just Vibe, par ko mēs minējām par dikšanu. Man bija tuvāk 8-0, es uzvarēju. Haha. Bet otrdien notika ļoti svarīgs jūlija notikums, jo tie, kas zina par krasta maču, ir tās ļoti slavens basketbola turnīrs Latvijā. Arī es esmu ļoti daudz influenceri un aktieri un vienkārši nozīmīgi cilvēki Latvijā. Tedīši pieteicās izlozē. Ir iespēja, ka kāda komanda netiek. Tā skatā mēs. Un es zinot manu veiksmi, es gāju trenēt tāds, gan jau mēs netiksim. Come on, kāda iespēja? Un Zrenārs Zeltiņš paņem mikrofonu. Pirmais piks izlozē. Tedīši! Pirmais piks bija Tedī! No 15. uz 16. augustu naktī krasta mačs notiks, un Tedīši tur spēlēs, un tas ļoti forši. Es būšu treniņš. Bet ir ļoti bēdīgas ziņas. Šodien šis treniņš ir pēdējais treniņš Arkādijā. Mēs atnesām kūku, precīzāk, es atnesu kūku. Mūsu jaunais treneris Daniels Saliņš atnesa maisu ar alu. Sākot ar nākamo nedēļu, mēs trenēsimies krastā. Sporta bāzē Krasts, kas ir aiz lielā lido, kurš trenējas Supernovas akadēmiju. Bet turpināsim, protams, spēlēt Arkādijā. Mūsu mājas spēles Tedīši kustās priekš un lietas notiek. Paldies par atbalstu un paldies mūsu atbalstītājiem. Komanda.lv labākais futbola veikals Latvijā, Baltijā un pasaulē. Gulbens alus, garšīgākais alus no Vidzemes. Šādu Gulbens alu, nevis dibeni. Paldies mūsu ezītim, ezītim Miglā. Par garšīgiem ēdieniem un dzērieniem un labu atmosfēru un labu uzņemšanu un dāvanu kartēm. Paldies Tedīšiem un paldies jums, kas skatījāties šo video, vai būs 18-0? Man liekas, ka nē, bet to mēs redzēsim. Čau!